tas īpatsvars ir milzīgs, un šobrīd sanāk tā, ka kaut kur ap 35% no tirgus kapitalizācijas S&P 500 indeksā ir tieši šīs Magnificent Seven, un tās ir kompānijas, tas ir Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia, Tesla. Labi, Tesla tur mazāk, tad varbūt ar mākslīgo intelektu saistīt, un jautājums, cik tur, labi, Amazon vienkārši tos serverus visi griež, ja, izmanto saviem pakalpojumiem, Amazon Web Services, ja, bet savukārt no visas peļņas, no S&P 500, tie ir 25%. Un savukārt, jā, tad pārējais S&P 500, tas ir pārējās 493 kompānijas, ja. Ir tikai ap 65% no visa tirgus kapitalizācijas un 75% peļņa. Jā, tā kā ja tā koncentrācija ir ļoti liela, tur mēs nezinām, kurā brīdī tas griezīsies, bet vienkārši ir tik daudz šie visi vēsturiskie bijuši to, ka tu paņem top 10 kompānijas no noteiktās 10 gadus, gandrīz neviena nav saglabājis tur topā. Vienīgs Microsoft tur bijis daudz 10 gadus topā. Ja? Un droši vien, lai atnāktu jauns līderis šiem esošajiem, tas nenozīmē, ka viņiem ir jāpakrītās, bet tas droši vien būs kombinēts process, ka jauns nāks ar to, ka tas aug un šie kaut ko atdod projām. Līdz ar to, es nezinu, man tāds vienkārši riska brīdinājums, nav prognoze, kurā brīdī un kādā apmērā, bet vienkārši tāds brīdinājums, ka jāņem vērā to, ka tur var būt kaut kāds liels korekcijas. Kamēr iet, tikmēr esi, jā, bet ja tu esi tas tā kā es ieguldīšu šodien nākotnē, kur tas cilvēkiem tipiski tas skatījums ir, es nopirkšu šodien, un gan jau pēc 10 gadiem tur viss būs lieliski, ja. Var sanākt tā, ka ja mēs esam tuvu tam pīķim vai pīķī, var sanākt tā, ka pēc 10 gadiem nopirktas tās top pozīcijas, viņas varbūt vēl nav atgriezušās atpakaļ. Tā arī var būt. Un tad ir tāda diezgan pazaudēta 10 gadi, ja.